Uzlaboju tev šķīvi. Otrā daļa. Šoreiz man sekotājs iesūtīja savas vakariņas. Vistas vrapi no Circle K. Uzturvērtība nav zināma, bet šeit ir vidēja uzturvērtība vistas vrapiem no citām ēstuvēm. 500 kalorijas, 25 gramu olbaltumvielu, 50 gramu ogļhidrātu un 20 gramu tauku. Cik es zinu, Circle K beigi neļauj mainīt sastāvdaļas un to apjomu. Ja tu pārdevējai sejā iefliksos savu bicīti un teiks, ka tu vajag vairāk vistīnu lielākam bičukam, viņai būs pie vienas vietas. Tāpēc šie ieteikumi attieksies uz mājās gatavotiem vistas vrapiem. Šī sekotāja mērķis zaudēt taukus, tāpēc šeit mēs fokusēsimies uz 3 lietām. Maz kalorijām, daudz olbaltumvielām un daudz šķiedrvielām. Pirmais ieteikums – izmanto pilngraudu tortilju. Pilngraudu tortiljā ir vairāk šķiedrvielu nekā parastajā, kas var izraisīt lielāku sāta sajūtu, nepalielinot kaloriju daudzumu. Otrais ieteikums – izmanto vistas filē. Vistas filē ir liesākā vistas daļa, kā rezultātā tā satur visvairāk olbaltumvielu un vismazāk tauku, kas ir ideāli tauku zaudēšanai. Trešais ieteikums – izmanto daudz dārzeņus. Krāmē iekšā tomātus, salātlapas, gurķus, sīpolus, papriku un jebkuru citu dārzeņu, kas tev garšo. Dārzeņi satur ļoti maz kaloriju un aizpild daudz vietu tavā kuņģī, kas tev likt justies pēdušam no diezgan zema kaloriju daudzuma. Un ceturtais ieteikums – neaizraujas ar traknām mērcēm. Lielākā daļa vrapi jau ir salīdzinoši veselīgi, bet vieta, kur tie zaudē savu veselīgumu, ir pie mērcēm. Ja tās ir uz eļļas vai majonēzes bāzes, tad tās parasti satur gan arī tikpat daudz kaloriju, cik visas pārējās sastāvdaļas kopā, kas tauku zaudēšanai galīgi nav labi. To vietā es ieteiktu mērces, kas ir uz jogurta bāzes. Tās parasti satur daudz mazāk tauku un vairāk olbaltumvielu nekā parastās vrapa mērces. Ja kaloriju sastāvdaļa nemainīgas, tad uzturvērtība uzlabotajā vrapā varētu būt šāda: 45 gramu olbaltumvielu, 60 gramu ogļhidrātu un 9 gramu tauku. Gan arī 2 vairāk olbaltumvielu un 2 mazāk tauku. Ideāli tauku zaudēšanai. Tavs sākuma vraps labi iedratos tavā uzturā tad, ja visu atlikušo dienu tu uzņem diezgan daudz olbaltumvielu un pārāk neaizrautos ar traktiem ēdieniem. Ja tu vēlies, lai es uzlaboju arī tavu šķīvi, atsūti man privātu bildi, aprakstu, kā arī savus mērķus, un es centīšos to izdarīt. Ceru, ka šis video tev noderēja. Forši tev dienu! Čau!